Gunita, tev kārtiņas no šī kāršu komplekta. Tad tā, Ingrid, kas ir tas svarīgākais, ka Gunitai, ko es vēlētos, lai Gunita zina un Dievs sodījumi šajā ierakstu laikā, ieraksta skatīšanās laikā un situācijās, kas viņas dzīvē ir, tas ir tas svarīgākais. Es vēlētos par šo kārtiņu, par šīm kārtiņām un izskat divas kārtiņas. Pirmā kārtiņa dēls. Ar tavu dēlu mēs, Ingrid saka, mēs esam ar tavu dēlu un pieskatām viņu un palīdzam viņam dažādās dzīves situācijās un nesatraucies, viss ir un būs ok un būs labi, jo mēs esam uzņēmusies tādu kā sargiņģu misiju par tavu dēlu un viss būs ok, jo lai kur viņš iet un ko darīt. Nākošā kārtiņa, kas izskatīja pregnancy, stāvoklī, būšana kārtiņa, un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, ka bērnu piedzimšana ienesīs dzīvē, savā dzīvē svētību. Tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir tiešām nozīmē bērnu piedzimšanu, bet kārtiņas ir arī ar pārnestajām nozīmēm. Tas parasti ir šī piedzimšana, bērnu piedzimšana, kaut kāda projekta. Jā, arī kaut kāda jauna projekta, jaunas idejas. Dzīvības došana kaut kādai idejai, kaut kādam projektam ir tā, kas ienesīs svētību, ienesīs kaut ko labu, jauku tā dzīvē. Šo kārtiņu Ingrid apstiprina, ja tev ir bijis kāda doma, ideja, kaut ko darīt, kaut ko uzsākt, tad ar šo kārtiņu Ingrid apstiprina to, ka jā, dari to, būs labi. Lūk, tā ir kārtiņa tev, tad Ilze, Līdijai, jā, visos no kārtiņiem, Gunitai, un jā, tas arī ir viss, man šeit kārtiņa, tad ceļas, ka man vēl jāizlāk arī kārtiņa, ilgā. Kur komplekts, no šī paša komplekta. Ok, kārtiņa, no šī paša komplektiņa, tas ir svarīgākais man. Tad iespējas zināt šajā laika posmā. Interesanti. Šo kārtiņu Ingrid jau saka, dodies prom, dodies prom no šīs situācijas un šeit ir tāda sajūta, ka runa par kaut kādu tādu sarežģītu situāciju, tādu, kas tev īsti nenes tādu prieku, tās ir attiecības, varbūt kas cits, bet ka ir tāda, saspringta sajūta, saspringta tā situācija, un šo Ingrid kārtiņu, ar šo kārtiņu Ingrid saka, dodies prom no šīs situācijas, lai ļautu ienākt savā dzīvē kaut kādai situācijai tādai, kas liek tev un liks tev labāk justies un ļaus tev labāk justies. Dod sev iespēju doties cauri atvērtām durvīm. Un Everita, tava Ingrid arī pašlaik tādi skaisti. Un tas svarīgākais Ingrid, ko jūs labprāt gribētu, lai Everita sēž šobrīd šajā brīdī, šajā ierakstu laikā, situācijā, kas viņai ir. Interesanti. Divas kārtiņas, abas tādas violetā nokrāsā, un ar šo kārtiņu Ingrid saka, viss būs ok, viss ir ok. Nesatraucies.
nenodarbini sevi pārāk ar domām, par tādām satraukumu domām, vai kā būs, kas notiks, un tā, viss ir ok, viss būs ok, viss ir ok. Un ar šo kārtīgi saka biznesa piedzīvojums. Uzticies savai idejai un savām idejām, un uzticies kādai biznesa idejai, kas tevī jau ir, un tu jau par to zini, tā nonāks līdz savai apziņai, jeb tā ir tevī, un tā vēl nav varbūt nonāks līdz savai apziņai, bet turpini domāt tai virzienā, jo mēs redzam, ka tas būs veiksmīgs, ka tas veiksmīgi, tas, ka tu turpināsi domāt šai virzienā un sākt rīkoties šai virzienā, sava biznesa virzienā, biznesa uzsākšanas virzienā, tas palīdzēs jaunām iespējām, jaunām idejām rasties šajā virzienā, šajā virzienā, un jo vairāk tu to darīsi, turpināsi un neatlaidīsies un turpināsi, jo vairāk tas palīdzēs tev tam visam tā pozitīvi risināties un būs un gūt panākumus. Turpini paļauties to un rīkoties tā virzienā. Nu, lūk, tas arī šodien viss. Kā izskatās, ka būs 4 ieraksti šeit, 4 daļas šodienas ierakstam, jo garākais video pašlaik var būt 15 minūtes YouTube, ko var likt, un viss līdz šim brīdim ir labi izdevies. Un, prieks atkal sazināties ar jums šeit, šajos ierakstos, sarunas ar eņģeļiem ierakstos, un mēs tiksimies atkal nākošajā ierakstā, lai jums jauki saulgrieži, jauka līgošana, lielisks, jauks laiks, un jauka nedēļa. Tā ir šeit Regīna, sarunas ar eņģeļiem, un atā!